Uzsākšana un izaugsme. Steam palaišana. Laipni lūdzam mūsu prezentācijā par efektīvām Steam palaišanas stratēģijām. Šajā sadaļā apspriedīsim, cik svarīgi ir uzskatīt agrīno piekļuvi un pilnīgu palaišanu, optimizēt savu Steam lapu un izvairīties no bieži sastopamām komunikācijas kļūdām. Agrīna piekļuve un Steam lapas izlaide. Pirmkārt, saprotiet, ka agrīna piekļuve ir palaišana, nevis vienkārši publicēšana. Izrādiet tai tādu pašu sagatavošanās un uzmanības līmeni kā pilnīgai palaišanai. Izlaidiet savu Steam lapu vismaz 6 mēnešus pirms spēles palaišanas, lai radītu gaidīšanas sajūtu. Tavas Steam lapas atjaunināšana. Ir ļoti svarīgi, lai Steam lapa būtu atjaunināta. Pārliecinies, ka esi atjauninājis izlaišanas datumu, lai izvairītos no situācijas, kad jūsu spēle paliek sadaļā drīzumā gaidāmās spēles. Pievienojiet Steam e-pasta adresi saviem iecienītajiem, lai nepalaistu garām svarīgus paziņojumus. Steam lapas optimizēšana. Jūsu Steam lapa ir pirmais iespējas, ko spēlētāji gūst par jūsu spēli. Pārliecinieties, ka tā ir saistoša un informatīva. Iekļaujiet video tīzeri ar spēles fragmentiem, jo spēlētāji bieži vien izlaiž kinematogrāfiskus fragmentus. Izvairieties no studijas logotipiem un lēniem vides panorāmas skatiem. Padariet jūsu spēles žanru skaidru ar saviem skaidriem ekrānšāviņiem un īsu aprakstu. Interesants saturs un regulāri atjauninājumi. Izmantojiet dažādas vides un lietotāju interfeisu statusu savos ekrānšāviņos, lai parādītu dziļumu. Padariet savu Steam lapu dzīvīgu, izmantojot GIF failus, dekorētus attēlus un regulārus atjauninājumus. Publicējiet vismaz vienu notikumu katru mēnesi, lai piesaistītu savu auditoriju. Komunikācija un reklāma no influenceriem. Efektīva komunikācija ir veiksmīgas spēles izlaišanas galvenais nosacījums. Preses materiālos iekļaujiet būtiskos resursus, piemēram, Photoshop failus un caurspīdīgus logotipus. Paziņojiet par savu spēli sociālajos tīklos, izmantojot video tīzeri, kurā iekļaujat emocijas, paziņojumu un spēles aprakstu. Izmanto festivālus un reklāmas, lai radītu ažiotāžu. Aicinājums rīkoties un cenu stratēģijas. Vienmēr iekļaujiet savā komunikācijā aicinājumu rīkoties, jeb call to action. Piemēram, pievienojiet mūsu spēli savu vēlamo sarakstam, vai spēlējiet demo versiju. Apvienojiet savu spēli ar citām, lai gūtu labumu no kopīgiem komunikācijas pasākumiem. Kad vien iespējams, piedāvājiet savu spēli ar atlaidi, bet nenocenojiet to pārāk zemu. Cena nosaka uztveramo kvalitāti, tāpēc atrodiet līdzīgu spēli un paaugstiniet savu cenu par, piemēram, 20%. Un noslēgumā, ievērojot šīs stratēģijas, jūs varat optimizēt savu Steam palaišanu un nodrošināt, ka jūsu spēle atstāj spēcīgu iespaidu. Uztveriet agrīno piekļuvi kā pilnīgu palaišanu, uzturiet savu Steam lapu saistošu un atjauninātu, kā arī efektīvi komunicējiet ar savu auditoriju. Seko līdzi, lai uzzinātu vairāk padomas par mārketingu un kopienas veidošanu.